āboli no dārza, dilles un loki no dobes, gurķi un tomāti no siltumnīcas, olas, ko dējusi sprostā neturēta vista, labi barotas, mājās kautas cūkas gaļa, dēstas pastētes, citiem vārdiem sakot, lauku labumi. Tie, protams, garšo citādāk, labāk, veselīga dabīga pārtika, veselīgs dzīvesveids, tas šodien ir ne tikai moderni, bet arī nāk mūsu veselībai par labu. Bet vai vienmēr? Interneta portālos bieži var atrast sludinājumus, kuros saimnieki vai starpnieki piedāvā iegādāties gardumus no lauku saimniecībām, piena produktus, dārzeņus, gaļas izstrādājumus, arī cūgaļu. Cūkas gaļa, ruksis audzēts tepat Latvijā, labi barots. Lēti pārdošu mājās kautas cūkas gaļu. Pārdod ekoloģiski tīru cūgaļu. 2011. gadā Latvijā tika reģistrēti 52 ar trihinelozu saslimuši cilvēki. No tiem 36 slimnieki reģistrēti Daugavpilī, Daugavpils novadā un Krāslavā. 2012. gada 1. ceturksnī, neraugoties uz ierobežošanas pasākumiem, saslimstības līmenis ar trihinelozi Dienvidlatgales reģionā turpināja augt. Tikai Daugavpilī un Daugavpils reģionā vien reģistrēti vairāk kā 30 jauni cilvēku saslimšanas gadījumi. Trihineloze ir viena no pasaulē izplatītākajām parastārām slimībām. Ar to var slimot gan dzīvnieki, gan cilvēki. Trihinelozes ierosinātājs ir parastārais stārps trihinella. Parazītu pārnēsētāji lielākoties ir savvaļas dzīvnieki. Meža cūkas, lapsas, vilki, jenotsuņi un eži, kā arī peles un žurkas, kas ir bieži viesi lauku sētās. Arī pie cūkām, kas laukos, nereti tiek turētas āraplokos. Tādēļ, lai pasargātu cūkas no dažādām slimībām, kuras pārnēsā meža dzīvnieki, tostarp trihinelozes, cūku saimnieki nedrīkst pieļaut cūku saskarsmi ar grauzējiem un savvaļas dzīvniekiem. Cūkām nedrīkst izbarot nomedīto meža cūku gaļas atliekas, virtuves un kautuvju atkritumus. Taču ar to vien var izrādīties nepietiekami, jo cūkas nesmādēs apēst kādu grauzēju, peli vai žurku, trihinelozes pārnēsētāju, un trihinella nemanot ieprināsies cūkā uz dzīvi. Cilvēks ar trihinelozi saslimst, apēdot termiski nepietiekami apstrādātu mājas un meža cūkas, bebru un gaļēdāju, kā arī zirga gaļu vai gaļas izstrādājumus, kas satur dzīvot spējīgus trihinelu kāpurus, kuri kuņģi sulas ietekmē, atbrīvojas no saistaudu kapsulas un nonāk tievajās zarnās. Slimības sākumā parādās caureja, vemšana, varbūt slikta dūša, varbūt arī citi simptomi, kas ir saistīti ar zarnu trakta darbību. Vēlāk pievienojās sāpes muskuļos, var parādīties raksturīgie simptomi kā acu plakstiņu pietūkums, sejas pietūkums un citi simptomi, kas var veicināt gan arī slimības smagās formas, un arī tā skaitā sirds darbības traucējums, kustību traucējums un arī novest līdz nāves gadījumiem. Trihinelozes slimnieku stāstītais liecina, tie saslimuši, lietojot uzturā dažādus ēdienus, kas pagatavoti no cūgaļas. Daži cūgaļu bija iegādājušies no privātās saimniecības, citi uzturā lietojuši meža cūkas gaļu, bet daži saslimušie norāda, ka dažādus cūgaļas produktus iegādājušies oficiālās tirdzniecības vietās, kur visticamāk nonākusi nelegālas izcelsmes cūgaļa. Lai pasargātu sevi un savu ģimeni no saslimšanas ar trihinelozi, pārtikas un veterinārais dienests iesaka gaļu iegādāties legālā tirdzniecības vietā, veikalā vai tirgū. Cūku īpašnieki, kas cūkas audzē pašpatēriņam, nedrīkst nodarboties ar mājās kautu cūku gaļas tirdzniecību. Lai to darītu, cūkas jākauj atzītā kautuvē, kur gaļa tiek laboratoriski pārbaudīta. Gaļu ieteicams sagriezt nelielos gabaliņos, lai arī tās dziļākajos slāņos tiktu sasniegta trihinelu iznīcināšanai nepieciešamā temperatūra.
Gaļa pareizi termiski jāapstrādā. Gaļas iekšējai temperatūrai termiskās apstrādes laikā jāsasniedz plus 71 grāds, un no brīža, kad šī temperatūra sasniegta, gaļa jāturpina karsēt vismaz 2 stundas. Mājās kautu cūku gaļu un meža cūku gaļu pirms lietošanas uzturā laboratoriski pārbaudīt. Iegādājieties un pagatavojiet cūgaļu droši, un jūs pasargāsiet sevi no saslimšanas ar trihinelozi un citām pārtikas saslimšanām.